uztaisīsim nelielu apskatiņu pa šito motociklu. Es viņu kameru dzenu no punkta A līdz B. Kaut kādi 30 km aptuveni. Tāds ļoti īs test drives, apskatiņš. Kādas sajūtas man ir, ja salīdzinu uzreiz ar Ducati moci. Pirmā lieta ir tas, ka šitam beņķim ir, es pēc tam parādīšu, šies beņķis ir pāršūts, kaut kāda zamšveidīga materiāla, bet viņš krietni labāk slīd, un man tas nepatīk. Uzsēž virs un es slīdu uz bāksā, katrā ziņā nav jābūt. Tā sēd pozīcija, protams, ir krietni ērtāka nekā Ducatam, ja? Stūri tuvāk. Viss tāds maigāks liekas, jauda ir pietiekoši. Var jūs, ka tur ir 125 zirgu spēki apakšā. Nu nav tā kā zem 100, ja? vai kaut kas tūpi 80, 70, to ļoti labi just. Kas man pirmajās metros braucot ar šito moci, nu rītīgi uzskrit uz nerva, ir izplūde. Labajā pusē es pēc tam parādīšu, kā ja durās. Izpūtē bunduls ir par lielu. Sajūgs man patīk. Nevar tik ļoti just to trosīt. Nu, pēc sajūtām. Es pat īsti nevaru izskaidrot, ja? Bet pēc sajūtām labi spiežās. Es par cik lietoju tikai vienu pirkstu, gan sajūgam, gan bremzei. Man ir ļoti būtiski, lai viss labi spiežās. Protams, ar sesto brauc uz kaut kāds 150 atgriezt pildu rokturi un tu jūti vispār neiet. Nu tā, kad vispār dzirdi kaut kādu skaņu, bet neiet uz priekšu. Nu, bet es arī to salīdzinu tieši Ducati, ja? Ja šitam ir 125 zirgi, tad Ducatam ir nu, ar visu čipošanu. Stokā viņam nāk 208 zirgi. Es izplūdu nomainīju, pārprogrammēju. Tīri teorētiski būtu jābūt kaut kādiem 218, 15 aptuveni. Bremzes ir ok, pat ļoti ok. Tās ir parastās Nissin. Nav nekādi Brembo. Ne mašīnīte, ne suporte, nekā pilnībā. Gāzes rokturis, baigi garais. Un tev rīktīgi jāatgriež ir, lai tu varētu atgriezt līdz galam, jā. Piemēram, rekuru labi, nav svarīgi uz cik brauc un kāds rops. Tā par moci ļoti ātri. Šitie beņķi ir pāršūti. Tu mēģini sēdēt šeit, kā būtu pareizi, ja, bet tu slīdi visu laiku, nezinu. Es esmu braucis iepriekš ar tādu pašu. Viņam bija oriģinālais beņķis un neslīdēja. Un, kas viņam vēl man nepatīk, es uzlieku kāju. Es kāju nelieku šitā, ja? Es parasti šādi turu un man traucē. Man šitais traucē un arī izpūtais. Ja izpūtais ir tāds, kurš vēl var šajā vietā riktīgi sakarst, ja? Šitais, tas nezinu, titāns vai ņeržu vienalga. Bet arī esmu braucis ar šitādu un paturējis ilgāku laiku. Tev lēnā sāk zoli kust. Bet vispārējais jau šim mocim vundabā. Esmu braucis ar tādu pašu, kuram arī bijusi cita izplūde. Viņam tas līkums ir krietni savādāks un izplūde tā kā zemāk, ja, ka viņi tev netraucē. Bet šeit izteikti. Vismaz man. Zinu, ka liela daļa brauc ar kāju šitā, tad viņam jau īstenībā vienalga ir. Es par cik ar pungaliem brauc, tad man šitā ļoti forši. Tad man šitā nav ļoti forši. Forši darbojās uz zemiem apgriezieniem. Arī, ja salīdzina ar Ducati, ja, kurš vispār nebrauc, ja, uz 4000, te ir forši. Viņš smuki brauc uz 4000, arī uz 3. Tā Ducati var normāli braukt sākot ar 7. Protams, trūkst quickshifter. Must have lieta. Mocim vispārībā ir dempers. Šis nav oriģinālais. Bet viņš darbojās, gan jau ir kaut kāds ķīniešu sūds, bet nu savu funkciju dara. Pie lielākiem ātrumiem nu, tev nav tik liela turbulence un tevi baigi nekrit, ja? Šeit mēs varam redzēt, ja? Šobrīd ir baigākā sveiša ārā. Un moci man
nekrata. Tādu pašu moci bez dempfera esmu braukājis diezgan daudz, un pie lielākiem ātrumiem tev tā stūri, jānotur rokās. Kā jau mēs zinām, pie stūres nedrīkst ķerties klāt. Tu nedrīkst iekrampēties stūrē. Stūrē jābūt brīvai. Bet tad, kad tev nav dempfers, tev kaut kādā veidā tas ir jākompensē. Bija teicis, bremzes diezgan ok, arī labi spiežās. Tad normāli jūtība, bet, kad spiež bremzes, uzreiz slīd projām. Un vienalga, tu mēģini turēties ar ceļiem pie bākas vai ne, bet mēs braucam ar 4. jā? Pilna gāze un neiet. Bet atkal salīdzinājumā ar jaudīgu moci. Šim mocim var atgriezt katru pārnesamu līdz pilnai gāzē. Visi šie modeļi, kas sākas ar, ja nemaldos, 21. gadu, līdz šim brīdim ir ļoti ok motocikli, kurus es noteikti rekomendētu tiem, kas grib braukt ar strītu, kas negrib maksāt tādas naudas kā pa MT-10, kas negrib maksāt tādas naudas kā par BMW S1000R. Šim jauna cena ir kaut kādi aptuveni 10–11 tūkstoši plus mīnus, bet pēc šī jau ir iznācis nākamais modelis, kurš izskatās savādāk. Līdzība ir, bet viņam priekš mainās vizuāli aizmuguri, mainās ekrāns, zinu, ka ir mainīts, jā. Tehniski nezinu, kas ir ļoti izmainījies, jā, bet viņam ir jauda līdzīga kā šim pašam. Tādā ziņā nav nekas baigi mainījies. Ja tu pērc, protams, arī lietotu, nevis jaunu, jā, tad arī nav slikts mocis. Priekš tās cenu kategorijas, ja tu skaties 8000 aptuveni, jā, tur, kā kurš pāri 8000 un tā tālāk, jā, tad šis ir kāreiz ok. Viņam ir degvielas dačiks, rāda ne tikai rezervi, jā, bet tev parāda arī degvielas daudzumu bākā. Un diezgan precīzi rāda. Šiem ir 3 braukšanas režīmi – Rain, Road un Sport. Tur mainās tikai 2 jaudas režīmi. Ir 3 braukšanas režīmi, kuriem ir 2 jaudas režīmi. Lai saprastu, ja tu brauc ar Rain režīmu, tev jauda ir, teiksim, zemākā no 2 iespējamām opcijām. Road režīmā un Sport režīmā jauda tev ir maksimālā. Attiecīgi jauda, gāzes roktu atsaucība ir asāka un tā tālāk. Un šim mocim ir traction controls, 3 režīmi. Šie te 3 režīmi strādā principā tā. Pirmais režīms ir Rainam, 2. Roadam un 3. Sportam. Šim ir vēl 4. braukšanas režīms, skaitās Rider režīms. Tu viņu vari pats ieprogrammēt. Tu vari iestatīt vienu no jaudas režīmiem, low vai full, jā. Un kādu no traction control režīmiem var iestatīt. Bet ir iespēja arī izslēgt ārā traction control, lai tu varētu kaut kur uzslīpēt kaut ko. Bet man patīk, ka es braucu ar 6. robu, jā, pie 4 štukām, tu dod gāzi. Nav tā skratīšanās, ok, nav jaudas, bet nav tā skratīšanās, jā. Man tomēr ar Ducati ir tā, ka tu brauc, tev visu laiku jābrauc, ir 7+ tūkstoši apgriezieni. Amortizācija arī ir diezgan ok, ņemot vērā, ka es esmu 115 kg ar visu ekipējumu. Tad vēl par šo moci nav saistīts tieši ar modeli kā tādu, bet es vienkārši neciešu šitos spoguļus. Es nevaru saprast, kāpēc cilvēki viņus liek. Vai liekas, ka tiešām viņi izskatās labi, stilīgi? Varbūt tās tur ir kaut kāds stils, bet viņi ir ļoti neparocīgi. Šitie konkrēti ļoti maziņi, jā, viņos pat redzēt neko īsti nevar. Un traucē, man šitais ļoti traucē. Kaut kādos gadījumos tev tā roka vienkārši šitā jādara, jā.
Vienalga, kaut vai tu sveicinies ar kādu, jā, vai arī tie apstākļi dažādi. Šeit es pat teiktu, ka tas ir, pēc mana vērtējuma pat vairāk bīstami. Tie arī, man traucē. Es gribu ar bremzes paspēlēties vēl kaut ko, jā. Ierakstiet komentāros braucēji, kuri arī lieto šādus spoguļus, kuri paši ir uzlikuši. Ierakstiet komentāru, kāpēc jūs tādus esat uzlikuši. Kāds ir tas iemesls? Tīri izskata ziņā vai tur ir kaut kāda cita fiška, jo vēl moments, protams, ir tas, kad viņi iet vēl ārpus stūris. Tev uzreiz palielinās mocim gabarīti. Tātad šādi mocis izskatās no malas. Vizuāli viņš ir pievilcīgs. Salīdzinu, piemēram, ar Yamaha MT. Tie vispārībā ir, es gribētu teikt. Labi, es labāk neizteikšos. Paldies, ka skatījāties. Līdz citai reizi.